bet pacentīsimies vēl par 4. ziņojumu noklausīties, un tad būs pārtraukums, varēs dēt kafiju, apspriesties, aprunāties, un pēc tam būs diskusija. Es ar gandarījumu dodu vārdu Rasmai Alsiņai kundzei, Rīgas Tehniskās universitātes profesorai. Nu, kā man te ir rakstīts, viņi runās par cukuru rūpnīcas būvniecības ekonomiskiem risinājumiem. Tad mēs būsim naudzēšana izgājuši līdz rūpnīcas būvniecības. Man prieks, ka man šeit uzaicināja, jo savā laikā man palīdz izstrādāt biznesa plānu šai idejai par rūpnīcas veidošanu, pārbaudīt, kādas iespējas pastāv. Un es tā neilgā laikā mēģināšu ar galveniem rezultātiem iepazīstināt, jo jūs visi esiet noguruši tā kā pašu galveno, bet, neapvainojieties, ka kādu brīdi varbūt es kaut ko atkārtošos no kolēģa teiktā. Un es stāvu par vēsturi, kas man jautāja 2006. gadā ļoti pārsteidz. 2006. gadā, kad tika uzsākta cukuru rūpniecības likvidācija Latvijā, Jālgavas cukurfabrika varēja ar pompu svinēt 80 gadu jubileju. Redzēt, kāda sakritība, bēdīga sakritība, diemžēl. Likvidējot, kā jau šeit visi runātāji atzīmē, likvidējot cukurrūpniecību, tātad Latvija tika pie miljoniem, kas acīm redzot vienam otram arī bija tas galvenais iemesls piekrist likvidēšanai, nevis domāt, kā rūpniecību saglabāt, jo visu valstu ekonomiskais pamats tomēr ir rūpniecība. Likvidējot cukurrūpniecību, mēs saņēmām dažādus solījumus. Pirmais jau, ka pazemināsies cukuru cenas Latvijā, ko diemžēl mēs neesam piedzīvojuši, un jāatzīmē par to, ka šogad šis pieaugums ir krass arī mazumtirdzniecībā. Pie tām tika apsolīts, ka, protams, ieguvēji būs gan patērētāji visu veida, bet mēs redzējām, te jau atzīmē par jaunu problēmu patēriņā ražotājiem, ka nevar vairs iegādāties lielā fasējumā cukuru, nerunājot jau par patēriņu sadzīvē. Tādējādi tika likvidēta ļoti svarīga rūpniecības nozara, viena no svarīgākām, jo šī nozara izmantoja vietējās izēvielas. Un Latvijā šāda nozara nav daudz. Kā mēs zinām, Latvija nav bagāta ar dažādiem derīgiem izrakteņiem, ko varētu izmantot preču ražošanai. Visas rūpnīcas strādāja ar peļņu, to rāda statistika. Tātad nolikvidējām peļņu nestošas rūpnīcas. Arī lauksaimniecībā cukurbietes, cik man informācija rāda, bija ar visaugstāko pievienoto vērtību. Tālāk, protams, te jau minēja, vairāk simti strādājošo zaudēja darba vietas. Un produkcija bija mūsu pierasta kvalitatīva, par to kvalitāti mazliet vēlāk vēl. Līdz ar to valstiskā mērogā mūsu problēma ir importa pārsvars pār eksportu. Tas arī bija viens no iemesliem, kā mūsdienās viss cukurs tiek ievests. Pieaug bezdarbnieku skaits, jo darbvietas samazinājās, un, protams, uzņēmumi strādāja ar peļņu, tātad arī nodokļu maksājumu valsts kasē vairs neienāca. Kā jau es minēju, man lūdza nodibinātā biedrība par Latvijas cukuru rūpniecības saglabāšanu, izstrādāt biznesa plānu.
Bet patreizējā momentā biznesa plānām ir prognožu raksturs, jo nav nereāli vēl iegādāts zemes gabals, neizstrādāts projekts, nav zināms precīzi tehnoloģiskais process, un tādēļ šiem izstrādātiem rezultātiem ir tikai prognožu raksturs. Pie tam es izstrādāju divas versijas – pesimistisko, optimistisko. Ņemot, kas kalpoja kā informācijas pamats šī biznesa plāna izstrādāšanai. Pirmkārt jau cukuru fabriku rezultāti, strādājot līdz likvidēšanai. Situācija ne tikai Latvijas, bet Eiropas un pasaules tirgu. Iespējas, ko pavēr modernas tehnoloģijas izmantošana un arī aptaujas, kuras veicu patērētāju vidū. Pirmais, kādi iemesli tad būtu, teiksim, tieši subjektīvi man skatoties, kādai vajadzētu šo cukuru rūpniecību atjaunot. Pirmkārt jau šīs cenas, par ko šodien daudz runāja. Ja? Cenas aug, nevis samazinās, pie tam šis pieaugums šogad ir straujāks vēl kā iepriekšējos gados. Tā vidējā cena ir viena, ja, bet, lai nopirktu kvalitatīvu cukuru, kā stāsta biškopji, kā stāsta mājasaimniecības, tad cukuru jāpērk nevis par šiem 60 un šogad jau pār pa 70 centīmiem, bet kvalitatīvām cukurām cena ir pie 2 latiem, ko iesaka dāņi ievārījumu vārīšanai un tam līdzīgi konservēšanai mājās. Ja? Tātad lūk šīs cenu pieaugums. Kvalitāte. Padomājiet paši reizēm, mēs ieliekam kafijā puskarotīti un kafijas saldu, un reizēm ieliekam karotīti un cukura, izpēc savus mērākus terminu, un nevar saprast, ir pievērstas cukurs vai nav. Tā kā, lūk, arī biškopi, vismaz man pazīstamie biškopi, pagaidām vēl izmanto bitēm cukuru, ko viņi iepirkuši pirms reformas, un nezinu, ko darīs, kad beigsies tas cukurs, jo neuzticās dāņu piedāvājumam, diemžēl. Tālāk, te jau minēju vairāk kārt, ka Latvijā cukurbiešu ražība ir pietiekoši augsta, un arī cukuru saturs, tas gan atkarīgs no laika apstākļiem, bet pēdējās vasaras jau bijuši tādas, ka tiešām tās cukurbietas būtu kvalitatīvas. Vēl viens iemesls pagaidām ir saglabājušies gan cukurbiešu audzētāji, kam ir pieredze cukurbiešu audzēšanā, gan, acīm redzot, darbinieki, kas vēl varētu arī jaunā cukuru fabrikā strādāt, kuriem ir pieredze. Bet, personāli jau var apmācīt, ja? Bet lauksaimniekiem jau ļoti nodara šī pieredze. Ko mēs iegūtiem, ko Latvija kā valsts iegūt? Pirmkārt, tiktu atjaunot lauksaimniecības nozari ar augstu pievienoto vērtību, tiktu nodrošināt blakus produkti, ko varētu izmantot gan lopbarībai, gan augsnes mēslošanai, gan, kā te tika jau minēts, apvienojot ar bioetanolu ražošanu vai biogāzes ražošanu, iegūt vēl papildus labumus. 500 līdz 600 lauksaimniecības un tik daudz būtu iesaistāms audzēšanā vismaz tiktu nodrošināts ar papildus ienākumiem un iespēju arī lauksaimniecības ražību paaugstināt, jo šeit ievērojot šo augstsaku, kas jau tika minēta, ja, tātad iegūms būtu visām kultūrām. Ražojot uz vietas Latvijā atkrist šie pārvadājumi, tātad ir cerība, ka uz transporta izmaksu rēķinu mēs varētu konkurēt ar citiem ražotājiem. Tātad arī, ja
tik tiešām nodrošinātu šo uzņēmumu darbību ar peļņu, tātad arī valsts kasa kaut ko iegūt. Ņemot vērā modernās tehnoloģijas, rūpnīcai ar 100 000 tonu gadā ražību, jeb jaudu, vajadzētu tikai 150 darbiniekus. Iepriekšējā pieredze tur bija 500 vai 600, pa gadiem tur mainījās nedaudz skaits kopā, tas ir viss 3 cukuru ražošanas. Šeit viena rūpnīca, kas nodrošina lielāku ražošanas apjomu, viņai pietiek ar 150 cilvēkiem. Nu, un attiecīgi arī izmaksu samazinājums sagaidāms. Nu, protams, varētu valstiskās interesēs uzreiz samazināt to šī starpību starp importu un eksportu, jo nevajadzētu cukuri importēt. Tika veikta tā saucamā svidi, jeb spēks vājums iespējas draudu analīze. Neliels ieskats šīs analīzes rezultātā, tātad izpētot gan tirgu, gan iepriekšējo pieredzi, gan patreizējo situāciju. Tātad mēs iegūtu jaunu, efektīvu strādājošu rūpnīcu, protams, jaunu tehnoloģiju nodrošinot ar modernu tehnoloģisko procesu, iegūtu kvalitatīvu produkciju un iespējas nodrošināt tātad augstu produktivitātes līmeni lauksaimniecībā un arī rūpniecībā, kur ir tas vājums, ja tās problēmas saistībā ar jaunas rūpnīcas celtniecību. Te jau minēja, lūk, šīs izmaksātās kvotas, bet par to mazliet vēlāk, bet, problēma ir arī finansējums, jo aprēķini rāda, kā izvēloties šo projektu variantu 100 000 tonnas gadā, nepieciešams 100 miljonu latu apmērā kapitāla ieguldījumu. Tālāk, protams, paietu kāds laiks, kamēr mēs atgūtu vietu tirgu, ko aizņēmuši dāņu pamatā. Un tā konkurences cīņa nav no vieglajām. Vajadzīgs laiks, lai radītu jaunu rūpnīcu un atgūtu vietu tirgu. Un jo lielāks laiks, jo augstāks izmaksas, jo patreiz mēs zinām krīzes apstākļos šis būtu īstais laiks, kad vajadzētu šo projektu īstenot, jo patreiz gan materiāli, gan darba spēks izmaksā vislētāk. Ja? Un galvenā problēma, galvenais vājums, ja ražot tikai cukuru, kā jau te minēja, ir sezonālais raksturs. Ja? Tātad lūk šī kombinācija, cukuru kombinējot ar citiem produktiem, tas būtu visienesīgākais variants, visizdevīgākais variants. Kāds tad iespējas pastāv, kāpēc mēs vispār runājam par šo cukuru rūpniecību? Vairāk kā 80 gadu pieredzi ražojot cukuru no cukurbietēm. Kā jau es minēju, 2008. gadā pirmā cukuru partija tika iegūta no cukurbietēm Latvijā. Bet vispār cukuru ražošana ir krietni iepriekš, ja, bet ne no cukurbietēm. Pārtikas rūpniecība kā ir viena no prioritārām nozarēm Latvijā. Tātad prasīt šo atbalstu arī no valdības puses. Iespēja izmantot kvalitatīvas vietējās izēvielas, ko nereiz šodien minēja. Saglabājies darba spēks ar pieredzi. Un nemaz svarīgs moments lauksaimniecība tiek apgādāta blakus produktiem, ja, protams, viņš nepārstrādās visus bioetanolā. Tiek nodrošināta, bet par to jādomā lauksaimniekiem, efektīva augstseka, kā te minēja, jābūt 5 lauku sistēmai vismaz, lai ražīgi būtu pietiekoši augsti visām kultūrām
Tātad mēs atkal atgūt lauksaimniecībā produkciju ar visaugstāko pievienoto vērtību. Un tik likvidētā problēma, kur šogad kļuva aktuāli, tas ir arī ražotāji varētu iegādāties cukuru tādā fasējumā, kāds ir visizdevīgākais. Draudi no apkārtējās vidas. Pirmais saņemt kompensāciju. Es domāju, ka Eiropas Savienība varētu viņu prasīt atpakaļ. Es gan neorientējos, es prasībās, bet loģiski varētu tā domāt. Vietējo tirgu aizņēmuši importētāji. Jāiegulda kapitālu ne tikai šai rūpnīcā, bet arī acīm redzot lauksaimniekiem jāiegādājās jauna tehnika. Tātad pēc maniem aprēķiniem tie ir vismaz 15 miljoni, kas nepieciešami lauksaimnieku nodrošināšanai. Tālāk, draudz rāda dabas faktori. Mēs zinām, ir vasaras ļoti labvēlīgs cukurbiežu audzēšanai, ir vasaras, kad šie apstākļi nav tik labvēlīgi, un dabā viss notiek cikliski, ja? Tātad ar to jārēķinās, kā tikt galā. Cukurbiežu piegādes un pārstrādes sezonālais raksturs, ja? Tātad tie ir maksimāli 4 mēneši. Un jo ilgāk ievilksies projekta realizācija, jo projekts dārgāk izmaksās. Tātad, ja 100 miljoni plus lauksaimniekiem 15 ir pagājušā gada novērtējums, tad, jo tālāk mēs dzīvosim un gaidīsim, jo dārgāk izmaksās. Kādas ir iespējas samazināt negatīvās sekas? Un šodien jau tika apskatīti vairāk varianti arī no valsts kolēģu puses, kā vajadzētu rīkoties. Ja? Tātad man te bija ieteikums vispirms izpētīt, kādas tad iespējas ir Eiropas Savienības šais vadošos orgānos, kur tad mēs varam kā risināt šīs problēmas. Otrkārt, meklēt iespēju nodrošināties ar finansējumu, patreiz reāli iespēja nav atrasta. Pēc iespējas ātrāk uzstāt šī projekta realizāciju. Izmantot arī racionālas metodas, plānojot projektu realizāciju. Manā skatījumā viena no šādām metodēm ir tīkla veida plānošanas un vadīšanas metoda, kas varētu samazināt laika patēriņu projektu īstenošanai. Nedrīkst aizmirst par līdzekļiem, kurus jāiegulda sabiedrisko attiecību kampaņai, lai atgūtu tirgu un lai sabiedrību un arī cukurbiežu audzētājs noskaņotu par labu šīm projektām, jo citādi viņš var izgāzties. Kā likvidēt dabas faktoru šo negatīvo ietekmi? Viens no ceļiem jau senā Ēģiptē Jāzeps, ko ieteica? Uzkrāt bagātos gados, izveidot krājumus, lai varētu izdzīvot nabadzīgajos gados. Kāpēc šeit nepadomāt, kā to izdarīt? Cukurbiežu audzēšanas optimizācija, jo labāk organizēta būs augu seka un audzēšana kā tāda, jo laika apstākļu ietekme arī būs mazāk. Lai nodrošinātu pozitīvus rezultātus arī pašai cukuru ražošanai, tāpēc jādomā par sortimenta dažādošanu. Tātad ražot ne tikai kilogramu paciņās cukuru un pārdot, bet izmantot dažādas iespējas, kā tad cukuru piedāvāt sabiedriskajām patēriņām. Te no tāņiem ar šo to var mācīties. Lai samazinātu
šo sezonālo raksturu. Pats labākais risinājums ir šī kombinācija, par ko Kalniņkungs jau stāstīja, cukuru kombinēt, un Eiropas pieredze to rāda, cukuru kombinējot ar citiem produktiem. Un tas tad pirmkārt paaugstinātu šī uzņēmuma ražību, otrkārt likvidētu sezonālo raksturu un dot arī ievērojami lielākus ieņēmumus un peļņu. Tātad, kā tad ir iegūt biznesa plānu galvenie rezultāti? Pirmais, kas nepieciešams, lai rūpnīcu uzcelt, ir vajadzīga zeme. Ir bijuši vairāk ieteiktie varianti, pat reāli zemes gabals Iecavā. Manuprāt, Iecava ir ļoti pateicīga teritorija, jo tā atrodas tieši cukurbiežu audzēšanas rajonā un arī, teiksim, no visām pusēm. Tātad Latvijas vidienē, kur no visām pusēm audzētāji varētu ar vismazākām izmaksām piegādāt. Protams, arī projekti vēl nav, būvniecības projekti, ko jāizstrādā, jāpasūta ražošanas iekārtas. Ražošanas iekārta izmaksas vien 50 miljoni varētu būt. Jāuzbūvē cukurfabrika, kopējās izmaksas, kā es teicu, paredzētas 100 miljoni. Un jāatjauno cukurbiežu audzēšanu. Tātad, kā es minēju, rezultāti tika iegūti, prognozēti divos variantos. Pesimistiskais ar viszemākām pārdošanas cenām, optimistiskais ar augstākām cenām, bet tajās minētās cenās iekļāvās. Tātad optimistiskajā variantā kā pamats tika ņemta cukurbiežu pārdošanas cena 400 latu par tonu bez PVN, kas iekļāvās tā informācijā sākotnējā, bet, protams, pazeminoties līdz 404 eiro, tātad tas gan, bet minot šeit biržas cenas, atkal tās cenas atbilst tam, kas manā piemērā izmantots. Kā es teicu, es izstrādāju divus variantus, reālais kaut kur noteikti ir starp viņiem abiem, konkrēti nevar noteikt, jo pagaidām nav šīs konkrētās informācijas. Aprēķini parādīja, ka ar peļņu strādās pēc pesimistiskā varianta. Uzņēmums varētu sākt strādāt, ja gada ražošanas apjoms nebūtu mazāks par 82 000 tonu. Tātad 82 000 tonu ir tas kritiskais apjoms pie šādas jaudas un pesimistiskā varianta. Optimistiskais variants. Tātad peļņa aprēķini parāda, ka peļņu varētu gaidīt jau no 48,8 tūkstošiem tonu gadā. Tātad, ja nopaļojot 50 000 tonu gadā tiktu saražots cukurs, tad uzņēmums strādātu ar peļņu. Protams, ne tikai saražots, bet arī pārdots. Kapitāla ienesīgums. Ražojot tikai cukuru, tas nav īpaši augsts. Pesimistiskajā variantā, noslogojot jaudu par 90 līdz 100%, kapitāla ienesīgums 1,3 līdz 2,98%. Savukārt optimistiskais variants, kad jauda tiek izmantota no 60 līdz 100%, ir 60% atbilst līdz 2006. gadam gada patēriņam, cukuru patēriņam Latvijā, tad šīs ienesīgums, jeb rentabilitāte ir 3,1%, ja pilnībā jauda izmanto 14,2%.
Tātad tas liek domāt, ka šeit vēl jāmeklē iespējas kaut ko uzlabot, jo 4,2% ar to varētu samierināties patreizējos apstākļos, bet zemāks ienesīgums ir nesevišķi apmierinošs. Kapitāla apmaksāšanās laiks pesimistiskajā variantā 13 gadu, optimistiskajā atkarībā no jaudu noslogojuma 7 līdz 14 gadu. 14 gadu, kad šis minimālais apjoms tiek ražots. Kā jau es minēju, dabīgi, ka pēc projekta izstrādāšanas visus šos datus varēs precizēt, jo patreiz tie ir prognozētie un balstīti uz iepriekšējo uzņēmumu pieredzi. Un te gan jāsaka, jau šajā gadā, kā mēs visi zinām, elektroenerģijas tarifi pieauguši, tātad ar to tas ietekmē uzņēmumu izmaksas, jo elektroenerģijas patēriņš tur ir paredzēts ievērojams, un elektroenerģijas izmaksas tas tāds līdzinoši augsts īpatsvars. Tā, paldies par uzmanību. Es ceru, ka vismaz kaut kādu papildus informāciju jūs no manis arī sadzirdējāt. Jā, paldies. Es domāju, saliekot visus ziņojumus kopā, mums tiešām rodās tāds pietiekami plašs un arī dziļš un dažādās variantos veidots priekšstats par to, kāds darbs mums stāv priekšā. Ja mēs nedomājam to visu veikt līdz galam, tad priekš tā mēs te lieldienu priekšvakaru tērējam tām darbām. Kas attiecas uz mani, tad es jau neesmu tas, kas tur rūpnīti var uzcelt, vai kas var tādu lēmumu pieņemt. Bet es esmu jūsu vidū un mums visiem kopā jāpanāk, lai valdība ne tikai pirms vēlēšanām, priekšvēlēšana laikā sola visu kaut ko uzlabot, bet lai arī kaut ko dara. Tas ir mūsu uzdevums, bet par to mēs runāsim pašās beigās. Tātad tagad būs pārtraukums 20 minūtes, pēc programmas 30, pēc 20, lai mēs varam kaut ko izdarīt. Un pārtraukuma laikā nedodiet mierīgi dzert kafiju ziņotājiem, mazāk mums tad tas, ko mēs varēsim diskutēt pēc tam. Mēs ļoti gribētu, lai pēc kafijas pauzes nepaliktu tikai prezidija, lai būtu arī zāles. Labu apetīti!